Varbūt jau esat dzirdējuši, ka no nākamā 2018. gada Latvijā būs jauna izglītības reforma. Tās mērķis ir iemācīt bērniem domāt, nevis tikai iekalt no galvas formulas, kā tas notiek šobrīd. Un tas tā patiešām notiek. To pierāda starptautisks izglītības pētījums, kas 72 valstīs mēra 15 gadus vecu bērnu sasniegums. Šo pētījumu veids prestiža ekonomikas organizācija OECD. Šis starptautiskais izglītības pētījums bērnu zināšanas mēra 6 līmeņos. Pirmais līmenis ir sliktākais un norāda, ka zināšanas nav pietiekams, jeb nesekmīgie. Otrais līmenis ir minimums, lai varētu veiksmīgi dzīvot. 5. un 6. līmenis jau ir izcili. Es jums parādīšu, kādas sekmes starp 72 valstīm ir Latvijas skolēniem. Kā piemēru, ņemsim matemātiku. Latvijā pirmais līmenis, kuru zināšanas pēc starptautiskiem standartiem matemātikā ir minimāls, ir 21,5% skolēnu. Jāpiebilst gan, ka starptautiskās prasības ir ļoti stingras. Pēc Latvijas izglītības standartiem šie bērni var saņemt pat 5 un 6 balles. Bet labā ziņa. Latvijā ir mazāk nesekmīgi skolēni nekā vidēji 72 OECD valstīs, kur nesekmīgi bija 23,4% skolēni. 2. līdz 4. līmenis Latvijā bija visvairāk – 73%. OECD no 2. līdz 4. līmenim bija 66% skolēnu. Bet galvenais, uz ko visas valstis tiecas, ir augšējais gals – izcilnieki, 5. un 6. līmenis. Un šī ir Latvijas bēdu ieleja. Mums ir uz pusi mazāk izcilo skolēnu nekā vidēji 72 OECD valstīs. Un tas ir gandrīz 3 reizes mazāk nekā Igaunijā. Līdzīga situācija mums ir arī citā priekšmetā – lasīt prasmē, kas nozīmē spēja izprast tekstu. Arī šeit izcilnieku skaits mums ir uz pusi mazāks nekā vidēji OECD valstīs. Taču ir arī pozitīvā ziņa, kopš 2009. gada šo bērnu izcilnieku skaits ir pieaudzis par 1,4%, kas ir būtisks rādītājs. Secinājums – mūsu izglītības sistēma jāveido tā, lai attīstītu spējīgo skolēnu skaitu. Tas nenozīmē, ka vairāk laika jāiegulda tikai šajos izcilniekos. Mums jāvelk uz augšu arī daļa šo bērnu, kas ir pa vidu, un to arī paredz jaunā izglītības reforma. Jo vairāk Latvijai būs izcili gudri cilvēki, jo vairāk labas darba vietas, lielākas algas un nauda pensijām un pabalstiem.